Diemžēl nebija, jā. Nezinu, kurš tad bija, kas tur galā sēdēja, kurš jau zināja, ka nebūs. Kuldīgas pilsētas festivāla Dzīves Kuldīgā laikā norisinājās olu mešanas sacensības. Šī ir tradīcija jau daudzu gadu garumā. Andris Grīnvalds ir šo sacensību vadītājs un tiesnesis. Viņš priecājas, ka katru gadu sacensībās dalībnieki ir daudz un reizēm pat nākas daļai dalībnieku atteikt dalību, kā piemēram šogad. Faktiski tās pat vēl nebija Dzīves Kuldīgā, tie bija Kuldīgas pilsētas svētki 1996. gads, kad tāda spontāna ideja radās. Tagadējā Kuldīgas aktīva atpūtas centra vadītājiem Martim Gustovskim. Viņš kaut kur bija manījis kaut ko līdzīgi ārzemēs. Tad mēs nolēmām, ka mēs būsim pirmie. Metām uz ielas skatītāju pūli un vādi jūklī. Bija baigi interesanti un publika pieprasīja vēl 21 gads. Vienkārši izklaidēties, pajust līdz saviem draugiem, kur atnāk uz nenopietnu pasākumu. Vienkārši izpriecāties pirms dzīve noslēguma koncerta. Olu mešanas sacensību dalībnieku galvenais uzdevums ir aizmest olu pēc iespējas tālāk un noķert to nesaplēšot. Kuldīga bija pirmā pilsēta Latvijā, kas aizsāka olu mešanas sacensības. Šo 21 gada laikā tiek uzstādīti jauni Latvijas rekordi. Lai gan oficiāli šie rekordi netiek reģistrēti, kuldīdznieki zina, kas tos uzstādījis un cik tālu ola aizmesta. Un pēc 5 gadu ilga pārtraukumu, kad olu mešanas sacensību Latvijas rekords turējās 37 metri, šogad tas ir labots, un jaunais rekords ir 38 metri. Beidzot. Tas sajūta tiešām ir tāds. Beidzot. Mēs visi šos 5 gadus to gājām. Beidzot izdevās. Šogad mēs netrenējāmies. Un nekā jau tur nav. Vajag mest vienkārši. Tā jau būs. Ja? Galvenais ir labs metiens. Tad jau noķert jau. Nav jau viegli noķert. Tas nav tā kā bumbiņu noķert. Viņam maigi jānoķer. Vīru grupā konkurence jaunajiem rekordistiem Jānim un Oskaram sastādīja vēl 13 dalībnieku pāri. Jauktajās grupās sacensībās piedalījās 14 dalībnieku pāri, bet dāmu grupā konkurence gan mazāka. Uz startu devās vien 7 pāri dalībnieču. Trešā vieta māsām Antrai un Zandai Brēdiķēm ar rezultātu 15 metri. Kas ir uzauguši praktiski. Pagājuši gadu nebija. Baikers un strākeris. Saņem piedalāties vispār? Lācīši būs kaut kāds. Vairāk kā 4 gadi, jā. Kas ir tas, kas jūs motivē gadu no gada? Viss kārtībā. Pieredze. Nākam sportiskā solī, nākam izvēlamies savu. Interesanti tas ir. Te kāds pāris gadus atpakaļ mēs tagad trenējās, kas Jāņiem, mēs sanācām kopā ģimeni un sākumā tas kāds 5 gadus, 6 atpakaļ tā. Te mēs tā mēģinājām, bet tagad pēdējos gadus, pēdējos 2-3 nav mēģināts. Vienkārši tā iegājies un tas mēram tā tālumu tā apmēram. Viņa pakāp apakaļ kādu metru, lai zina, ka tomēr tas būs izskaidrīts. Tad mēs šogad veiksmīgi, jā. Otrā vieta olu mešanā kuldīdzniecei Kristei Paulai Zaķei un viņas draudzenei no Iecevas Arlitei Elksnītei. Meitiņu rezultāts 16 metri. Kurš lēnāk brauc, tas tālāk tiek, kā saka. Tas process piedalīties, tas ir interesanti, ka tas uz skatos viss notiek. Mēs arī čākli uzreiz pēc lietas, kā nolīgi gājām ārā, bet zālē viņas neplīst. Vienīgi tev uz asfaltiņas plīst, zālē viņas atlēc. Gribās domāt, ka nekas ļauns jau nenotiks, ja arī nokritīs. Tas ir, pašam prieka pēc. To publika nemaz īsti nejūt. Es skatos, tu domā, koncentrējies par vienu, un tu esi iesprints uz to, un tu nejūt to, kas apkārt tur notiek. Ir interesanti. Bet dāma grupā pirmā vieta Lindai Jākopsonai un Aigai Rukai, viņu rezultāts 17 metri. Meitenes stāsta, ka viņām bijusi īpaša taktika, lai olu nesasistu. Mēs ņēmām mazu olu. Mēs izvēlēties paņēmām mazu olu. Tā izdomājām, ka varētu kaut kā, varbūt tas būtu kaut kas labāks. Tad laika vienkārši tas, ka metām. Linda meta, es ķēru. Labākais metīši, viņi būs ķērāji, un tad jau aizies. Tā labāk vai tālāk nekā tuvāk, un tad jau kaut kā. Es kaut kā pat vēlējos, pagājušajā gadā nokavēju pieteikšanos. Šoreiz laicīgi jau bijām stundu ātrāk un tikā iekšā sarakstā. Šīs sacensības ir sporta veids, kurās, kā dalībnieki saka, galvenais ir piedalīties nevis uzvarēt, domāt ar galvu, aprēķināt metienu un ķert prātīgi. Te valdīja patīkama gaisotne, dalībniekus atbalstīja smaidīgi līdzjutēji un laika apstākļi Dzīves Kuldīgā svinību pēdējā dienā lutināja it īpaši. Baiba Podniecīvo Peršvicīnas Folkmanis, Skrundas televīzija.